ko, kā jūs redzat karti, tajā ir parādītas demokrātiskās skolas Eiropā. Un, protams, ka Vācijā ir daudzas. Esmu arī bijis 2 Nīderlandē. Lietuvā ir viena, Igaunijā ir viena un Latvijā, diemžēl, vēl nav. Tad, ko, mīļie draugi, mēs darīsim lietas labā? Es domāju, ir pienācis laiks. Tātad, kas tad ir demokrātiskā skola? Mazliet var arī paskatīties šos te 2 video, kurus jau esmu ielicis YouTube pirms 3 gadiem. Vienā no tām es runāju ar studentu, kurš ir pavadījis demokrātiskajā skolā visus 12 gadus. Un otrā es runāju ar skolotāju, kurš ir mācījis jau demokrātiskajā skolā arī vairākus gadus, neatceros tagad cik. Bet tur viņi stāsta par to, kas tāda ir, kādēļ tāda ir vajadzīga, kā viņi līdz tādai nonāca un kādēļ tā strādā. Vecākā no skolām ir Anglijā. Tā tur ir jau vairāk kā 100 gadus. Jūs redzat. Un kā tad šī demokrātiskā skola strādā? Tā principā māca visus demokrātiskos pamatprincipus. Ja mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un katra indivīda balss var tikt dzirdēta, ņemta vērā un ievērota, tad, manuprāt, arī demokrātiskajā skolā vajadzētu būt līdzīgam principam. Mēs visi balsojam, mēs visi vienojamies par to, kā mēs būvējam šo skolu, kā mēs būvējam tās struktūru, kā mēs viens ar otru komunicējam, un kā mēs attīstamies un augam kopā kā skola, kā indivīdi un kā cilvēku grupa. Jā, tātad viena no tām galvenajām atšķirībām, kas ir šajā te skolā, ir katram studentam, katrai ģimenei ir iespēja izveidot savu grafiku. Viņi tātad vienojās par to, cikos sākās skola, cikos beidzas skola, ko viņi tajā laikā darīs. Tātad katra gada sākumā skolnieks, students, bērns ar saviem vecākiem satiekās ar mentoriem, un viņi vienojās par to, kas šobrīd viņus interesē, uz ko viņi fokusēsies un uz kādiem mērķiem viņi ies. Tā tas tiek darīts katru gadu, ik pa pusgadam, tas arī ir atkarīgs no tā, kā viņi vienojās. Un jā, tādējādi mēs iegūstam to, ka katrs skolnieks atdod sevi daudz efektīvāk un daudz labāk spēj koncentrēties uz to, ko viņš ir izvēlējies. Jo, gan jau, ka jūs arī esat bijuši publiskajā skolā, kurā, parastā Latvijas skolā, kur tev ir 40 minūtes viens priekšmets, 40 minūtes otrs priekšmets, pauzīti, 40 minūtes nākamais priekšmets, un vai tev viņš patīk vai nepatīk, vai tev viņš interesē vai neinteresē, tas nevienam īsti neinteresē. Tev ir uzdevums, tev tas ir jāizdara, ja tu to neizdarīs, tev būs slikta atzīme, vai tev atstās uz otru gadu, vai būs sankcijas. Tādējādi, protams, ka var motivēt daļu cilvēku, bet mēs neiegūstam neko kvalitatīvu. Ļaujot skolniekam vai vismaz ģimenei pašiem izlemt, uz ko viņi fokusēsies, mēs iegūstam to, ka šis te skolnieks vai students ir spējīgs atdot sevi 100%, jo viņš ir izvēlējies darīt tieši to lietu, un tādējādi viņš attīstās daudz ātrāk. Un mēs varam arī atrast tādus kā prodigy vai izcilniekus vai ļoti brīnišķīgus prātus kaut kādā konkrētā jomā, jo mums visiem nav jābūt maģiskiem vai brīnišķīgiem visos priekšmetos, matemātikā, latviešu valodā, literatūrā, ķīmijā, bioloģijā, fizikā, vēsturē. Mēs varam arī būt izcili vienā jomā, jo tas arī pēc tam vēlāk mūsu dzīvēs ir vajadzīgs. Mēs esam profesionāļi kaut kādā konkrētā jomā, kādēļ arī pie mums nāk
klienti, cilvēki pēc padomu. Mēs nemēģinam iemācīties visu un zināt visu, lai pie mums nāktu kā pie orākuliem, kas paredzēs nākotni un tev varēs dot padomus visās jomās. Tā tas principā notiekās līdz 9. vai arī 12. klasē. Pārsvarā šīs demokrātiskās skolas ir pirmsskolā un sākumskolā, kas ir līdz 9. klasē, bet ir arī skolas, kas ir arī vidusskolas līmenī. Tad kāda notiek tas pēdējais gads, ir tāds, kad skola vai mentori palīdz sagatavoties bērnam vai nu konkrētai jau izvēlētai profesijai, kur to pēdējo 9. vai 12. gadu, kad viņi ir kopā, viņi velta tam, lai sagatavotos un būtu jau ar zināmu pieredzi, varētu ieiet iekšā šajā amatā. Vai otrs variants ir, kad palīdz sagatavoties jau kaut kādiem konkrētiem iestāju eksāmeniem vai tam, kā nokārtot šos gala eksāmenus, kas ir valsts līmenī 9. vai 12. klasē attiecīgi jānokārto. Tā tas strādā un ir strādājis jau vairāk kā 100 gadus, kā es jau minēju par Angliju, un tas strādā arī visā Eiropā. Tas strādāja tā arī 2 skolās, kuras es apmeklēju Nīderlandē. Kas man patika tajā ir tas, kad visi jūtās brīvi, tā ir kā liela ģimene, lielā mājā, kuru viņi paši ir iekārtojuši. Viņi paši ir arī apkopēji, tātad viņi dienas beigās sadala, kas ko tīrīs, visi paši savāc visu, vienojās par to, un arī sistēmu, kurš taisēst, kad taisēst, kur ēd. To visu viņi izrunā pārsvarā vienreiz nedēļā, viņi, ja nemaldos, trešdienās tikās uz rīta sanāksmi, kur ir visi iesaistītie skolas, gan mentori, gan skolnieki, un tad viņi iziet cauri tam, kā viņiem iet, kas ir jauns, kādi ir ieteikumi, un tad, ja ir kaut kas, ko viņi vēlas mainīt, struktūrā vai stilā, kā notiek kopdzīve šajā skolā, tad viņi izvirza šo prasību, kopistiski to apspriež, nobalso un pieņem lēmumu, kā dzīvot tālāk. Tad demokrātiskā skolas ideja man liekas ļoti simpātiska. Ne tikai tādēļ, ka tāda Latvijā nav, bet tādēļ, ka tādai iespējai noteikti vajadzētu būt. Es pieņemu, ka ļoti daudziem strādā un patīk publiskās skolas, kas ir pieejamas Latvijā. Ir, protams, arī iespēja mācīties privātajās skolās. Kā mēs zinām, tās ļoti bieži maksā ļoti daudz. Tādēļ demokrātiskā skola varētu būt kaut kas tāds, kas ir pa vidu šīm abām opcijām, kas arī droši vien kaut ko maksā, bet tā varētu nebūt tik dārga, jo lielu daļu no šī darba uzņemās cilvēki, kas tur vēlas būt mentori, sniegt savas zināšanas tālāk. Varbūt viņiem jau pašiem ir arī savi biznesi vai uzņēmumi, vai viņi ir skolotāji universitātēs, kur viņiem maksā pietiekoši, lai viņi kā hobiju varētu arī atļauties 1 vai 2 pavadīt nedēļā šajā skolā, kur viņi dalās vienkārši pieredzē un māca to, kas tajā brīdī ir nepieciešams tai grupai vai tam individam, ar ko viņš ir vienojies par kaut kādu šo secīgu mērķu sasniegšanu. Otrs ir, ka daudz no izdevumiem, kas ir lielā skolā vai publiskā skolā, tiek sekti dēļ tā, ka paši studenti un mentori uzņemās iniciatīvu, piemēram, kā es jau minēju, par apkopšanu, par ēst gatavošanu, par saimnieciskām lietām. Arī vecāki, protams, daudz ko palīdz, ziedo vai piedāvā savu laiku ieguldīt šajā skolā, lai to attīstītu, uzlabotu, remontētu vai darītu
šādas te nepieciešamās lietas, kas ir vajadzīgas tajā brīdī skolai. Nu tad, jā, tad par demokrātisko skolu noteikti varat iegooglēt, pameklēt, paskatīties, kas tā tāda ir. Tad ir vēl dažas lietas, kuras es gribētu pieminēt šajā sakarā, kuras, manuprāt, būtu vajadzīgas visās skolās, vai tās ir privātas skolas, vai publiskās skolas, vai demokrātiskās skolas, kā vienkārši idejas, tā kā es esmu jau kā skolotājs sāku mācīties 2009. gadā, tad principā šajā nozarē es tad esmu 15 gadus, tad kaut kādus novērojumus esmu veicis gan praksē Latvijā, Dānijā, Amerikā, pasniedzot arī stundas dažādās skolās Latvijā, uzstājoties Igaunijā, un apceļojot arī daudz vairākas skolas arī tie pašā pieminētie Nīderlandē, mazliet Slovākijā, arī esot Indijā, redzot, kāda dāvana mums ir, ka mums ir šī valsts, mums ir demokrātija, mums ir iespējas, mums ir līdzekļi, mums ir cilvēku resursi un ļoti daudz labu cilvēku, speciālistu, ko mums vajadzētu izmantot un izmantot to prātīgi. Labi, tātad dažas idejas. Pirmā no tām noteikti ir to, ko mēs liekam sevi iekšā un kā to visu pagatavot. Es esmu pamanījis, ka daudziem cilvēkiem tas sagādā tādas kā raizes, vai tas ir kā izaicinājums sevi pilnvērtīgi pabarot, dēļ tā, ka varbūt nav laika, negribās tajā investēt tik daudz laika, lai mācītos un saprastu, kas tad iekšā ir visos tajos ēdienos. Liekas, ka man tad jāiet pie uztura speciālista, vai tas jāmācās, bet tāpat kā alfabētā, tad tur ir konkrēts skaits ar lietām, kas vienkārši, kurām ir jāiziet cauri, kuras ir jāsaprot, un attiecīgi jāpieņem lēmums, tad ko un kā darīt. Un es domāju, ka šī noteikti ir tā lieta, ko var testēt un izmēģināt. It īpaši esot skolā, par ko vēl mazliet pieskaršos. Jā, un to nevajadzētu tā kā atstāt, lai man uztais ģimenes kāds loceklis ēst, jo viņam tas labi padodās, vai arī jāiet uz restorānu, vai jāpasūta ēdiens. Ir veselīgāk gatavot pašam, ja tu saproti, ko tu dari. Un es varētu vēl daudz un dikti stāstīt par to, par uzturu farmakoloģiju un par to, ko un kāpēc ēst vai neēst. Tajā šobrīd tik padziļināti neiešu iekšā. Tam būs attiecīgi cits video. Tad jā, vēl viena lieta ir tā, ka gandrīz beidzot skolu pēc 12. klases, varbūt jau vēl universitātē, ja mācās, tad ir tāda interesanta prakse testēt katra individuālās zināšanas par konkrētu tēmu, kas ir mācīta pēdējā mēneša, 2 vai pusgada laikā, vai gada laikā. Kas pēc tam darba tirgū vai konkrētā darbā vai uzņēmumā gandrīz nemaz nenodara. Jo arī strādājot par skolotāju, ja man ir kaut kāds jautājums vai problēma vai lieta, ko es nezinu, es gandrīz vienmēr esmu gājis un prasījis vai vadībai, vai kolēģiem, vai meklējis atbildes grāmatās vai internetā, lai atrisinātu šo problēmu un pēc iespējas ātrāk un efektīvāk sniegtu pareizo vai piemērotāko atbildi uz jautājumiem, vai rastu problēmām risinājumus. Tāpatās arī kompānijās, korporācijās, ja ir kaut kādas lietas, kas ir jāsasniedz, kas ir jāveic, mēs
parasti darbojamies komandā, mēs saprotam, kur katrs indivīds ir labs, un tādējādi arī mērķtiecīgi ejam, lai sasniegtu kaut kādu kompānijas kopīgo mērķi. Šobrīd, manuprāt, mūs negatavo komandas darbam, bet individuālam darbam, kas strādā varbūt kaut kādās dažās nozarēs, bet, manuprāt, ne lielākajā daļā nozarēs, kas tad nav īsti pareizais veids, kā to šobrīd darīt vai turpināt darīt. Tas ir viens no arī iemesliem, kādēļ mums kaut kas ir steidzīgi jāmaina. Tad mūsu sabiedrībā ir ļoti daudz un dažādi cilvēki, katram no tiem ir savi uzskati, savas darbības, rīcības, kā viņi organizē sevi, savu dienu, savu ģimeni, kā viņi arī izturās pret cilvēkiem, kādus jautājumus viņi uzdod, kā viņi komunicē un vai komunicē. Ir arī iespēja, manuprāt, pat pa brīvu uztaisīt tādu testu, kas saucās DISC tests, kas parāda tev, kādas ir tavas personības stiprās puses un tās puses, kuras varbūt nav tik attīstītas, kuras ir iespējams un var arī uzlabot. Šis būtu jāņem vērā un jāmāca mums vienam ar otru komunicēt, jo tas ir tas, kas šobrīd pietrūkst. Vispār sabiedrībā ir, es esmu ievērojis, ka, lai arī cik daudz es lasītu vai zinātu, nevienmēr cilvēki ir gatavi uzņemt kaut kādu informāciju, kam viņi varbūt nepiekrīt vai par ko viņi negrib dzirdēt. Tā angliski varbūt saucās cognitive dissonance. Tavs prāts tev met tādus kā šķēršus vai iebildumus vai erorus, ja to tā var nosaukt, par to, ka nē, to es nevaru pieņemt, tas ir pret manu raksturu vai es tāds neesmu. Jā, un manuprāt, mums vienkārši mazliet jāpiezemējās, jāsaprot, ka mēs neviens, goda vārds, nesaprotam, kas te notiekās un kas te ir jādara. Ir tik daudz reliģiju, tik daudz politisko uzskatu, kad mēs esam tik sašķelti, ka mums ir jāatrod kaut kādas kopsaucēji. Mēs visi esam cilvēki, mums visiem ir asinsrite, sirds, mums visiem ir nepieciešama kaut kāda pārtika, mēs visi guļam. Mums ir jāsāk meklēt tās lietas, kas mūs saista, un tas, ko mēs varam balstīt uz faktiem, kā šeit efektīvāk eksistēt un komunicēt. Tas ir noteikti jāattīsta vairāk un specifiskāk. Ir arī vēl viena interesanta grāmata, kas saucās 5 Love Languages, 5 mīlestības valodas par to, kā katrs cilvēks jūtās mīlēts. Kādam tas var būt, kad viņam uzdāvina kaut ko fiziski, kādam tas var būt, ka ar viņu vienkārši komunicē, kādam tas var būt, kad ar viņu pavada laiku, kādam tas var būt, ka tu viņam palīdz kaut ko izdarīt. Un tas ir jāsaprot, it īpaši attiecībās ar ģimenes attiecībās, lai mēs viens otru nepārprastu un spētu labāk komunicēt un attīstīties gan kā indivīdi, gan kā ģimene, gan kā sabiedrība un tālāk arī skolas un valsts. Jā, un tad noteikti vēl viena lieta, kas šajā pusē ir mērķu uzstādīšana, secīga šo mērķu sadalīšana mazākos soļos. Šo te mazāko soļu plānošanu un sava grafika veidošana, kā to iekļaut savā dienas plānā, ko man vajadzēs, kur es būšu, kas man var palīdzēt un kā izskatīsies jau gala produkts, kad es šo soli būšu izdarījis un kā visi soļi kopā mani vedīs pie tā, ko es vēlos arī sasniegt. Protams, ka varētu teikt, ka tas ir, mēs mācamies, teiksim, ir
trigonometrija, un tad ir konkrēti soļi, kas mūs noved pie tā, lai es saprastu, kas tā trigonometrija tāda galā ir. Tas varētu būt viens piemērs, bet nevienmēr tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs ikdienas dzīvē. Kā piemēru es varu minēt, kad ļoti maz, manuprāt, tiek runāts par to, kā menedžēt savus ienākumus. Vai tie ir mazi vai lieli, turpat nav tik liela atšķirība, jo, ja tu nemāki tikt galā ar 100 eiro, tu visdrīzāk nemācies tikt galā ar 1000 vai 10 000 eiro. Ir jāsaprot, cik tu vari tērēt, kam tu vari tērēt, kas ir jāsamaksā vispirms, ko mēs darām pēc tam. Es atceros, ka es ļoti daudz kļūdas arī tajā esmu pieļāvis, kad 1. vai 2. kurs mēs aizbraucam uz dzīvokli, kur mēs īrējām ar draugiem. Pirmajās 2 dienās viss tiek noballēts, un tad pēc tam tev ir jāmēģina izdzīvot ar kaut kādi kartupeļi, kas ir paņemta līdzi, tad tie tiek sadalīti, un tad vai ir jāatrod kaut kāda haltūriņa fiksi, vai jāizdomā, kur un kā paēst, uz kādiem pasākumiem jāiet, kur dos ēst. Bet, jā, tas arī principā ir tas svarīgākais vai vienīgais, kas ir vajadzīgs. Mēs arī 1. kursā kurinājām dzīvokli ar malku, tad bija svarīgi, lai ir malka un lai ir ko ēst. Tad pārējo jau principā to nedēļu varēja izdzīvot, kamēr tu tika apakaļ pie ģimenes, un tur jau tevi vecā mamma vai mamma tevi pabaro, tā teikt. Jā, un tad kā no šīm daļām var salikt jau tādu kopīgo bildi un virzīties, un arī saprast, kas ir tas mērķis, ko mēs daram, jo viena lieta, kas arī pietrūkst mūsdienu skolā, ir saprast, kādēļ es te sēžu, kādēļ man tā ķīmija tagad ir vajadzīga, ko es ar viņu darīšu. Un es pieņemu, ka visiem tā ķīmija ir, manuprāt, ka visus vidusskolas gadus, 10, 11, 12 klasi, bet vai kāds viņu pēc tam izmanto, un cik daudz un cik liels procentu skaits izmanto. Protams, ka tā ķīmija jau nav slikta, un ja tu mācies par bioloģiju vai fiziku, tas noteikti noder, vai arī pēc tam tu izmanto savā darbā. Bet vai visi mēs to izmantojam darbā, tas jau ir cits jautājums. Un vai tā vietā nebūtu, vismaz jābūt izvēlei, mācīties kaut ko tādu, kā piemēram sagatavot gada atskaiti, kā reģistrēt pašnodarbinātā kontu, kādi soļi nepieciešami, lai izveidotu SIA, sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tāds interesants nosaukums. Jā, kā plānot laiku, kā parūpēties par ķermeni, prātu un garu, kādas ir šī brīža lielākās reliģijas, kādēļ cilvēki vispār seko kaut kam neredzamam, kā fiziski netaustāmam. Ja, teiksim, to grāmatu Bībeli, es neatceros, ka vispār neviens skolotājs, manuprāt, 12 gadu laikā, kad es biju skolā, neatvēra, kas, diemžēl, ka kaut gan mūsu himnā mēs dziedam Dievs svētī Latviju. Kas tas par Dievu? Ar ko viņš svētī? Kas tāda svētīšana vispār ir? Jā. Nu labi. Tad. Jau gandrīz pēdējais slaids. Tātad, gan jau, ka esat arī dzirdējuši vai zinat, kad ir 8 asins grupas, un kaut kādas asinis ir iespējams iedot kādam cilvēkam, kas ir nonācis nelaimē, kam ir vajadzīga asins pārliešana, lai viņu glābtu vai lai viņam palīdzētu. Tad, kad ir kaut kādas citas asins grupas, kuras, ja tu ielēji nepareizajā cilvēkā, tad tas cilvēks nomirst. Tātad kaut kas dar priekš viena cilvēka, bet kaut kas nedara priekš otra cilvēka.
Un tad šeit man arī ir tāda aizdoma, kad, ja mēs esam, pieņemsim tos pašus 12 gadus skolā, tad no 5. līdz 12. klasē, piemēram, 8 gadus, mēs varētu izmēģināt 8 populārākās ēdiena tā kā veidus, vai kā tos nosaukt. Tur ir, piemēram, veģetārieši, tad ir carnivore, kas ēd visu, vai tikai gaļēdāji, tad tie, kas ēd pescatarian, laikam saucas, kas ēd tikai zivis, un tad neēd gaļu, bet ēd dārziņus un augļus, kas tad vegāni, tad ir svaigēdāji, keto, vai bez cukura, kas iztiek, vai tikai augļu cukuru uzņem. Tad man liekas tikai loģiski katru gadu pamēģināt vienu, jo ja ir 8 asins tipi, vai nav loģiski, kad arī 8 ēšanas veidi varētu būt pieejami, kad nav visiem obligāti jāēd pēc šādi vai šādi, kad ja ir, varbūt, ka ir 8 iespējas arī, katrai asins grupai, kā to vislabāk ir izdarīt. Jā, diemžēl par to mums arī neko daudz nemāca, ko varbūt vajadzētu darīt. Tad 2019. gadā es sāku arī darboties Latvijas skolu sistēmā, un es biju mazliet pārsteigts par to, kad uztura piramīdu lielākai daļai skolu vai izglītības iestāžu piegādā viena veida korporācija, vai, nu jā, kā to labāk nosaukt. Tā ir piena, tātad piena, šī te korporācija, to tā nevarētu nosaukt. Principā, jā, tad viena no piena kompānijām piegādā uztura piramīdu, kura tad saka, šis ir pareizais veids, un tā jums būs būt. Un tas ir tā, kad arī ejot pa, laikam, Stabu iela tā ir. Tur var paiet garām 2 skolām, es gāju peldēt uz vienu no tām skolām. Neatceros visos nosaukumus, bet tur tā pagrabā ļoti labi varēja redzēt iekšā, ka tur tās ēdienkartes baigi neatšķīrās abās skolās. Un gandrīz katrā no tām ēdienreizēm ir iekšā kaut kas no tās vienas industrijas. Tad pēc tās tradicionālās uztura piramīdas tur ir 12% ir jāuzņem šie te piena produkti. Kaut gan, izlasot vienu grāmatu, kuru vēl nesen varēja atrast arī pa brīvu internetā, saucās Ķīnas pētījums, kur diezgan labi bija pastāstīts, kādēļ 20 gadus veicot pētījumus dažādās provincēs Ķīnā, viņi secināja to, ka līdz ko piena proteīna patēriņš pārsniedz 5% no kopējā uzņemtā proteīna daudzuma, tas sāk veidot audzējus un vēža šūnas. Tad tas man liek nonākt pie secinājuma, kad vai nu to nezin, vai nu otrs ir, ka to zina un to speciāli izmanto, lai, diemžēl, izraisītu atkarību no konkrētiem pārtikas produktiem vai arī novestu cilvēkus līdz slimībai. Nu, cerams, ka tā nav. Cerams, ka mēs vienkārši nezinām, un mēs vēl to mācamies. Tad šis ir mans ieteikums, ka to vajadzētu mainīt. Vai vismaz apskatīt iespēju, kā to varētu uzlabot. Piena proteīns saucās kazeīns. Kādam interesē, varat arī papētīt. Un tad pēdējās lietas, 2, 3, kas arī ir svarīgas mums katram, ir kaut kāds domu process, kas notiek katru dienu,
Daudzas domas ir pozitīvas, daudzas no tām ir negatīvas, un arī šis būtu tas, kas mums skolās būtu jārunā, jāpārunā un jāmāca, kā izturēties pret citiem, kā izturēties pret savām domām un idejām. Mums visiem ir gan pozitīvas, gan negatīvas domas, bet tas, kas ir svarīgi, ir tas, ko mēs daram ar viņām. Tad, kad es biju pirmajā, otrajā klasē, es atceros, ka man bija tāda kaut kāda sajūta, ka man jāpaspēj obligāti tur, citādā kaut kas slikts notiksies, vai jāizdara kaut kas tā kā pareizs vai nepareizs, lai nenotiktu kaut kas cits, secīgi slikts, tā kā butterfly efekti, ja jūs esat redzējuši tādu filmu, tauriņa efekts. Un jā, un kad mēs bieži vienkārši ļaujamies kaut kādai plūsmai, it īpaši varbūt, ka tas ir, kad runa ir par bullying, kad kāds kādu apceļ, mēs negribam, lai mēs esam tā vietā, ko apceļ, un tad mēs vai nu piebiedrojamies, vai nu izvairamies, kaut ko mums vajadzētu teikt, hei, stop, mēs padomājam, ko mēs tagad daram, vai mēs gribētu būt tā cilvēka vietā, ko apceļ, vai mēs gribētu arī būt tā cilvēka vietā, kas dara to apcelšanu. Un neviena no tām pozīcijām nav laba, jo, jā, kā es no rīta skatījos Jordanu Petersonu vienu īso video, kur viņš teica, ka savā klīniskajā psihologa praksē viņš vēl nav redzējis nevienu gadījumu, kur kāds neatbildētu par to, ko viņš ir darījis. Tā kā, kad what goes around comes around. Tas ir tas, ko nedari to, ko tu negribētu, lai tev kāds cits dara. Principā viss iet pa apli, un ja tu domāsi un darīsi sliktas lietas, tās sliktās domas un sliktās lietas arī pie tevis atnāks atpakaļ. Un jā, tas ir svarīgs koncepts. Un tad pēdējā lieta ir tā, ka jā, tās sliktās atzīmes, un tad tu netiksi, un tad tu nevarēsi kaut ko izdarīt, un kad, manuprāt, tas ir arī jāmāca un jāsaprot, ka katra kļūda ir vienkārši iespēja kaut ko iemācīties, un es arī pašā sākumā minēju, ka mums katram ir kaut kādi plusi, un nevis mīnusi, bet lietas, kuras mēs varam uzlabot. Mums visiem jau ir kaut kādi talanti, kurus ir vērts attīstīt un kļūt ģēnijiem vai izciliem tajā konkrētajā jomā, plus, ja mēs iemācīsimies atrast savas vājās puses un no tām nevis izvairīties, vai teikt, ka es jau esmu tāds, kas to nemāk, vai man ģimenē neviens nekad to nav mācējis, vai es tāds vienkārši esmu, saprast, kā to pagriezt tā, lai tu to spēj attīstīt un to izmantot kā trumpi savai ģenialitātei, savā jomā. Jā, un katra kļūda ir vienkārši pakāpiens vai pieredzes bloks mūsu kāpnēs ceļā uz panākumiem, kas mums katram ir vai nu zvaigznēs ierakstīti, vai pašu uzstādīti. Un tad, nu jā, es ceru, ka arī šis video un demokrātiskās skolas koncepts kā tāds būs kā mācību bloks vai kā viens no izglītības blokiem Latvijā un mūsu dzīvēs. Paldies un veiksmi! Čau!